ko šodien novadīju superīgu sesiju. Un gribēju padalīties ar to, ka nekāda sajūta nav tāpat vien. Visas sajūtas, emocijas mums uzkrājās ķermenī, un mēs viņas īstenībā ļoti lieliski jūtam, tikai ikdienā mēdzam viņas ignorēt. Un no sesijas cilvēks bija pats sapratusi, ka viņa sajūta apkārtējo emocijas, kādās emocijās ir apkārtējo, un līdz ar to viņas ķermenī tas rada kļudināšanu, un līdz ar to tā kļudināšana bija pie vainas tam, ka viņa uzreiz ieslēdz sevī tādu, ka ir jāuzmanās, kā tagad uzvesties, ir jāpielāgojās, lai varētu izturēt situāciju, jo ja viņa būs viņa pati, tad būs slikti, tad būs kaut kas slikti, būs kaut kāds uzbrauciens, būs kaut kāds kliekšana vai kaut kas, un uzmini kādus vīriešus viņa savā dzīvē piesaistīja. Tieši tādi, kas mēdz uzvilkties, kas mēdz uzkliegt, tādi, kuri savas dusmas tieši uz viņu izrāda. Un līdz ar to šeit viņa pati ieraudzīja to, ka viņa drīkst būt pati, viņa drīkst arī teikt to, kā viņa jūtās un ko viņa patiesībā domā, neatkarīgi no tā, kā reaģēs otra persona. Un viņa arī redzēja to, ka šīs, neredzēja, var teikt, sajūta, kā šī iekšējā programma viņu tur nedrošībā, nepārliecībā, ka viņa pilnīgi ir tādā tā kā melnā burbulī, kur viņa iekšā vienkārši sēž, eksistē, un visa dzīve viņai tā kā lēnām iet garā, bet viņa tur sevi tajā melnajā caurumā tikai tāpēc, ka viņa neizvēlās sevi, viņa izvēlās, lai otru tā kā neuzskatinātu, neaizskaitinātu, nebūtu viņa pati, noslēgties, sabijusies sēdēt un vēl justies vainīgi par to, ka otrais ir dusmīgs. Tā pašā laikā nezinot, par ko viņš dusmojās, vai vispār tur ir iesaistīta viņa, visbiežāk tā arī nav. Viņa vienkārši sēž savā čauliņā, sačokurojusies, maziņa, nobijusies un vainīga.